Dieva tēva un svētā gara vārdā. Amen. Sākot sēru dievkalpojumu un izvadot mūžībā mūsu mīļo Alcīdu Pāluču, lūdzot mūžīgo mieru viņas dvēselē, mēs dziedam pirmo dziesmu no lapiņas Tuvāk pie Dieva.
Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atdzīvinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Āmen. Lūgsim Dievu. Svētais mūžīgais visuvarenais Dievs, žēlastības un godības devējs mums, cilvēku bērniem. Šodien mēs tavā priekšā pieminām mūsu mīļo aizgājēju, mūsu māsu Kristu Alcīnu Pauli. Mēs tev pateicamies, ka tu šajā dzīvē mums devi iepazīt un iemīlēt, mierini sērās, stiprini ticībā, kā tāpat kā Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, tu arī mūs vedīsi godībā kopā ar Kristu. Āmen. Uzklausīsim Dievu svēto vārdu sēru dievkalpojumam, kas liecina par cilvēka nīcību, un ir rakstīts 90. Dāvida dziesmā. Kungs, esi bijis par patvērumu uz radu radiem, pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, esi no mūžības uz mūžībā Dievs. Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki, griezieties atkal atpakaļ, jūs cilvēku bērni. Jo 1000 gatavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi, un kā vienas nakts sāļas. Tu tos aizrauj kā plūdos, tie no rīta kā miegs. Tie ir kā zāle, kas agrumā augšanas spēku pilni, kas rītā atzeļ un zied, vakarā vīst un kalst. Jo mēs iznīkstam tavas dusmības dēļ, un tu mūs apbēdināji. Tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu, dar redzam saviem kalpiem savus darbus, un liec saskatīt savu godību viņu bērniem. Lai nāk par mums, tā Kunga mūsu Dieva laipnība, pašķir mums mūsu roku darbu. Mūsu roku darbu to pašķir un svētī. Āmen. Un Jāņa atklāsmes grāmatas 7. nodaļā mēs lasām. Pēc tam es redzēju un raugi liels pulks, ko neviens nevarēja saskaitīt. No visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēslu priekšā un jēra priekšā. Apģēr baltās drēbes un ar palmu zariem rokās un sauc skaļā balsī. Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas ēd goda krēslā un jēra. Visi eņģeļi stāvēja goda krēslu ap vecajiem un dzīvajām būtnēm. Un metās uz savu vaigu goda krēslu priekšā un lūdz Dievu sacījām Āmen. Teikšana un slava, gudrība un pateicība, vara un spēks un gods mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen. Tad viens no vecajiem sacīja man, tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi nākuši? Es jau atbildēju, mans kungs, tu to zini. Un viņš man sacīja, šie ir tie, kas nākuši no lielām bērnām, un savas drēbes mazgājuši un tās balnājuši jēra asinīs, tāpēc tie ir Dievu goda krēslu priekšā un kalpo viņam dienām un naktīm ķempi. Un tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem, tie vairs nebūs bada, tie vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs. Jo jērs, kas pašā vidū goda krēslu priekšā, tos ganīs un tos vadīs pie dzīvības un zemes avotiem, un Dievs nožēlēs visas asars no viņu acīm. Āmen. Un mūsu kungs un pestītājs tā saka, šos vārdus mēs lasam Jāņa evaņģēlī 5. nodaļā. Patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas man sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvē. Patiesi, es jums saku, nāk stunda un viņi ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva tēva balsi, un kas būs dzirdējuši, dzīvos. Jo itin kā tēvam ir dzīvība pašam sevī, tāpat viņš arī dēlam ir devis, lai tam būtu dzīvība pašam sevī. Un viņš tam ir devis varu turēt tiesu, tāpēc, ka viņš ir cilvēku dēls. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labdarījuši, lai augšām celtos dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai augšām celtos sodām. Āmen. Un kungs un glābējs mums saka, un tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis tai savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Āmen. Apliecināsim, mani mīļie,
savu svēto kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. To mēs lasām savās lapiņās, dziesmu lapiņās. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju paguldīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visu varanā Tēva labās rokas, no kurienes viņš nāk tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto gāru, svētu katolisku baznīcu, svēto kopību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen! Un uzklausīsim Dievu svēto vārdu, ar kuru mūžībā izvedām mūsu mīļo māsu Kristu, Alcidu Pauču. Tas rakstīts apustuļa Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 15. nodaļā, kur mēs tā lasām. Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlāmākie cilvēki. Bet no Kristus ir uzmodrināts no miroņiem, viņš, kā pirmais no mirušajiem. Jo kā caur cilvēku nāvi, tā arī caur cilvēku miroņu augšā celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu viss tiks dzīvi darīt, bet viens savā kārtā. Vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder, viņa atnākšanas dienā. Āmen. Un mīļie, mēs izvedam šodien mūžībā mūsu mīļo māsu Kristu, Alcidu Pauču. Un Dievs viņai bija vēlējis 58 mūža gadus, kas ir ļoti maz. Jo Bībelē teikts, ka cilvēku mūži ir 70 gadu vai kāds ļoti stiprs 80 gadu. Un ir cilvēki, kas nodzīvo vēl garāku mūžu. Alcidai bija vēlēta 58 mūža gadu. Un mēs viņu pavadām mūžības ceļā uz Kundīgas Almas skatienu. Alcida visu mūžu ir strādājis. Ir apgādājis savu ģimeni, centusies un pūliesies ģimenes dēļ un ir vēlējusies, lai bērni ģimenē dzīvot draudzīgi. Lai bērni palīdzētu viens otram, lai mēs mīlētu viens otru. Un tā ir vislielākā lieta, ja mēs mīlam viens otru. Kad Kristum jautāja, kas ir visaugstākais balslis, viņš atbildēja. Visaugstākais balslis ir Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savas spēku, no visas savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Ja tu mīli savu tuvāko, tu mīli Dievu. Ja tu mīli Dievu, tu mīli savu tuvāko. Un to mēs no Alcītes varam mācīties. Jo bieži cilvēkiem pietrūkst savstarpējās mīlestības. Un jebkurš no mums var pateikt, es Dievu mīlu. Un neviens nevar pateikt, tu nemaz Dievu nemīli. Bet ja mēs mīlam savu tuvāko, tas ir pierādījums, ka mēs mīlam Dievu. Un nevis otrā. Jo ja mēs mīlam cilvēku, ko Dievs ir radījis savā līdzībā, mēs mīlam arī radītāju, kas viņu mums ir devis. Un tādēļ man mīļie mīlestība ir vislielākā dāvana. Jo mīlestības dēļ Jēzus Kristus mira pie mums par krustu, par mūsu grēkiem, par to, ka mēs esam mirstīgi, lai mūs darītu mūžīgi dzīves. Un ja mēs tikai šajā dzīvē vien ceram uz Dievu dēlu, tad mēs esam visnožēlāmākie cilvēki. Jo mēs bieži gaidām no Dieva viņa svētības, un mazāk mēs gaidām Dievu pašu. Mēs gaidām, lai Dievs mūs svētītu, vadītu un sargātu. Bet Dievs saka vairāk par visām lietām, ko es tev šajā pasaulē varu dot, esmu es pats, kas tev dod mūžīgo dzīvību. Jo Bībele saka, ka mēs kailu pasaulē esam ienākuši, un kailu mēs no pasaules aiziesim. Un tā tas ir. Visas mantas, viss paliek šajā pasaulē. Viss tās svētības, ko mēs esam lūguši Dievam, šeit arī paliks. Kas tad ir mūžīgais un svētais? Kas ir vislielākā vērtība? Tas ir Dievs pats, kas mums ir devis mūžīgo dzīvību, un Dievs dod savu dēlu Jēzu Kristu, kas ir uzmodrināts no miroņiem. Tas nozīmē, ka nevis nāve mūs uzvara, bet mēs uzvaram nāvi Jēzu Kristu. Lūk, kādēļ mīļie ir vajadzīga baznīca un draudze, kādēļ ir vajadzīgs sakramenti. Jo sakramentos mēs sevī uzņemam Jēzu Kristu. Ar Kristu tiekam šķīsti no iedzimtā grēka, un ar svēto vakarēdiem tiekam atjaunoti Jēzu Kristu. Mēs saņemam viņa miesas un viņa asins. Mūžīgo miesu, kas ir augšām celt, kas ir stiprāk par nāvi. Jo Bībele saka, ka Kristus ir pirmais no mirušajiem un pirmais no augšām celtajiem. Jo tāpat kā caur vienu cilvēku, caur mūsu tēvu Ādamu, no kā ir cēlušies visi cilvēki, no kā ir cēlušies čigāni, latvieši un visi pārējie pasaules cilvēki. No Ādama un no Ievas, no viņiem ir nācis arī grēks. Un tas ir smagākais mantojums, ko mēs no tēva un mātes saņemam. Un caur vienu cilvēku, caur Jēzu Kristu ir nākuši mūžīgā dzīvība un augšām celšanās. Un tādēļ tversimies pie Kristus. Jo kā Ādamā visi ir miruši, tāpat arī Kristu viss tiks dzīvi darīt, Bībele saka. Un ik viens savā kārtā.
Vispirms Kristus, pēc tam tie, kas tic Kristum viņa atnākšanas dienā. Un te ir mūsu paļāvība, ka nav svarīgi, cik ilgi mēs pasaulē dzīvojam. Ja Alcidē bija vēlēts 58 mūžu gadu, neviens mums nevar pateikt, cik mums viņi ir vēlēti. Mēs nezinām, cik. Un paldies Dievam, ka mēs to nezinām. Jo Dievs to ir paturējis savā ziņā, cik daudz man šajā pasaulē ir jādzīvo. Kad es esmu īstenībā nav cilvēku bet pārņemšana, kad Dievs novelk mums veco cilvēku, tāpat kā vecs drēbes, un ietēt jaunajā cilvēkā, un parāds ir Jēzus Kristus. Es arī un bēdās klusināt prātu, varētu šķirties no šīs dzīves, mūžīgās dzīvības cerībā. Paklausa kungs, jo mēs te lūdzām Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un atstājot kapliču, lai dotos uz ānes kapiem, mēs dziedam nākošo dziesmu no lapiņas pie rokas meitu un vārdu. Yes.
Amen. Все. No, ne? Kaj ti to slovičim da kolja? Ok.
A daj no. Ficou daqui o caçadorei. Už lelaka. Už zachodori. Na, daj sa až mášin lekom čo bude. Naya Changil good.